Pabijām leļas Meļļos. Saimnieks Sandis liekas tāds milzīgs sava darba entuziasts. Viņš ir gan mežu apsaimniekotājs, gan arī nodarbojas ar lopu audzēšanu. Un uz jautājumu, kas tad patīk labāk, mežs vai lopi, atbildēja, ka mežs. Jāsaka, ka apsveicami, ka viņam bez tādas īpašas profesionālas izglītības ir izdevies atkost bērza un egles sadzīvošanu. Jo lielā daļā sava īpašuma viņš strādā tā, ka viņam aug bērzaudze, bet apakšā aug mazās eglītes. Un bērzus varēs novākt ātrāk, un tad augs egles tālāk. Un tādā veidā mežs nekad nebūs tukšs, kā viņš saka. Strupu ģimenes mežs ir tas, kas man šodien tiešām no sirds pārsteidza. Saimnieki ir sākuši veidot mežu lielā mērā pilnīgi no jauna bijušās lauksaimniecības zemēs Valles pusē. Un tur droši vien ir bijusi kāda veca padomju laika meliorācija, tā ir pazudusi. Un, manuprāt, tas ir ļoti atkal interesanti skatīties, kā viņi veido mežu, domājot par mežu un ūdeni. Par to, ka mēs visi zinām, ka ūdenim vajag mežu, jo mežs ūdeni attīra. Bet mežam vajag ūdeni tādā daudzumā, lai tas ūdens kustās mežā. Lai mežā ir mitrs, bet lai notiek nepārtraukti barības elementu kustība. Un strupu ģimene to tiešām ir labi sapratusi. Viņi ir izveidojusi grāvju sistēmu, lai novadītu projām lieko ūdeni. Un tur mēs tiešām redzam to, kā tas mežs pasaka lielu paldies par to. Koki tiešām sāk augt vietā, kur pirms tam neauga neviens koks, kur auga tikai zāle vai niedrs. Un šis jaunais mežs, kā viņš ir izveidots ar regulāru kopšanu, visu laiku domājot, kuras koks atstāt, kuras koks paņemt ārā, lai pārējie var labāk augt. Mēs tiešām redzam, ka ir izveidots vietā, kur nebija mežs, labs, produktīvs, ļoti jaudīgs mežs. Un Vidzemes augstiem tur amata, tas skaitās, no šejienes nākus tā kultūra vēsture. Negluži baltsarkanais karogs un pareiza izruna, bet tomēr no turienes. Un man tas vecais vīrs, tie, kas ir, uzreiz teica, ka viņš ir muzikants, ka viņš kaut ko muzicē. Un tu uzreiz jūti tāds jutīgs, bet arī pat laikā visu mūžu mācas par mežu. Un kas man šī gadā vispār žurējot patīk, tas, kad vīriem blakus sievas lien ārā. Tā tad nav tā, ka senāk bija saimnieks un punkts. Tagad saimnieks, saimniece. Un šeit arī bija saimniece. Un viņi viens otru ļoti jocīgi papildināja. Tāpēc, ka saimnieces, ja vīrs ir slims ar mežu, tad saimniece ir vajadzētu būt slimā mežu. Un viņa abi bija. Tikai vīrs runāja, daudz ne, bet tā kā runāja, tad tā forši. Un saimniece tikai skatījās un raizējās. Neticami skaisti fragmentēta tā vide, un tas, kas laikam viņam bija tā kvalitātes zīme, tad beigās tajās eglēs, kas ir stādītās egles, kas ir grūti kopjams, tāpēc, ka viņas jau bija kaut kādi 40, 50 plus. Tomēr tā jutīgi izkopts un visas stāv. Divas bija sausas, bet tas ir skaidrs, tas nav nekāds brīnums, bet visas stāv, un tas viņam tā kā bija tāda kvalitātes zīme. Ļoti pārliecinošs sniegums. Protams, darba rūķi nemāk tik labi parunāt, kā vajadzētu. Līdz ar to es labprāt gribētu redzēt viņu pie uguns, kur un kādu 6 stundu garumā, tad viņš labāk varētu atvērties.